video. Brauksim uz Usmas meķiem, uz šo te pasākumu. Jā, zinu, ūdens mačiem, bet mēs jau baigi neatšķiramies, ne? Jā, ņemsim, protams, laivu līdzi, tā kā būs aktīva atpūta. Tie laikapstākļi tā baigi vējai, nevis mēs Liepājām. Cerams, ka rītā būs arī labāk, bet to jau mēs redzēsim rīt. Un ko te daudz runāt, dodamies ceļā. Esam atbraukuši. Mūsu nāmiņš, bet laiva nav badzīga. Tad tīri. Bet, nu, cerams, ka man padalīsies ar kaut kādu karčerītu vai kaut ko tādu. Jā, viņš parādīt. Tā. Reiku. Novilksim apavs. Tāpēc, ka esam kā normāli cilvēki. Tad, nu, tāds mazs, omulīgs namiņš paklā. Pat maza saudiņa. Līdā, Tad tā sauna. Jā, šodien atpūtīsimies un vairāk, ja tu redzēs rītā noteikti kaut ko. Nu, čau, labrīt. Iesim reiku ar ārā un izlūkos, kas te notiek. Pa dienu izskatās šeit šādi. Ļoti skaistu iet. Tā kā, jā, ar internetu izties skaisti, dzīvē vēl skaistāk. Bet, nu, aiziesim līdz laivai, tā jau parādīšu vēl močus, kas sabraukuši. Tāds zolīdi čupiņi atbrauc ar mocīšiem. Un tad es tur tāds savējais starp sešajiem. Nē, bet sešais starp savējiem. Kaut kā tā laikam. Bišķi. Tāpēc, ka kavējam bišķiņ. Tāpēc, jā, līkšu tev iekšā. Un tā jau tu redzēs, kā brauc. No brauciena nekā nenofilmēju, tāpēc, kad brālis viņš ieslēg kameru. Bet realitāte pamēram pusē apgriezos un brauc apakaļ. Tāpēc, kad aizvar vidū bija bišķi pat rakti viļņi priekš manīm. Jā, bet tagad aiziesim tepat tās šitā priekšpusē pabraukāt. Parādīt, manai bišķi pazīmēties, kā sāk. Un jāiet atrast Toms, Usmas meķa īpašnieks, lai arī izbrauc. No, Toms, kā gāja? Oi, labi gāja. Mēs varam arī runāt šitā. Nu jā, tieši tā, ka šitā. Ko tas te viens pats te mani intervēja vienu pašu no? Bišķi bailīgi bija skaitīties no malas, bet... Vot šitas galvenais īstenībā jautājums, kas tev nejauzdeva. Bet tādu pirmo apli. Pēc tam jau tu diezgan tā droši, izties, ka tu nemēģini lekt augstāk par savu, kā saka, spēju. Nu, viennozīmīgi iespaidi, es teiktu, kolosāli, fantastiski, jo iesaisties iekšā tajā brīdī, kad aiztais to vāku ciet, tad ir tāds ok. Un ja vēl tur es redzēju to video, kā Rols mācās, ka kā jānirst un ko darīt, ja tu apgāzies. Tad pirmais jau bija tas, jo es jau zinu arī, kad pēc situācijas esmu maksimālists. Man
man vajag izspiest maksimumu un vispārējo, bet nu dotajā brīdī prioritātes. Nē, viss man paveicās. Man vienkārši līdz dēls dzimst un es nevaru te riskēt. Vajag, tas sievas atstāt viens pašs. Viņa aiztaisīt acis. Jā. Bet, Maņa mamma ar gongs nestāv. Nu, jā, bet jebkurā gadījumā paldies par iespēju. Man ļoti patika viennozīmīgi. Ko es redzu? Jā, man labprāt pats vēl kādreiz izbraukšu. Viennozīmīgi. Tagad es varētu būt pilnīgi publiski pateikt. Nē, ja mēs ar to roli izdomāsim braukt uz to Endurance, tad tu zini. Tagad arī internetā zini, ka es tev piedāvāju braukt kopā ar mums. Es jau tev arī atbildēju godīgi. Tad, jā, es arī godīgi atbildēju to, ka es labprāt nākamais gads tieši tā skatīsies pēc situācijas. Man vēl tulos dēls ir, kurš ir jāaudzina. Uz laivām. Uz laivām, uz močiem, uz vispārējo. Tāpat šeit darbiņi netrūkst, bet un vēl ir tās pašas ūdens mašas sacensības arī, kas ir mans tāds hobijs un viss. Tā kā, bet es ņemšu vērā. Un viennozīmīgi tas nav slikts piedāvājums, tas ir ļoti labs, sulīgs piedāvājums, ko labprāt varētu izprovēt. Tur arī bišķi vairāk veici, tā kā šitā bija maz. Jā, nu es jau arī varu bišķi pamēģināt. Fastings saucās tā diēta. Fastings man jā, fasting jau uztais. Fastings ir gatavs pat svaru mēs nos, ne? Tā kā jā, bet paldies par iespēju viennozīmīgi. Paldies arī pirmkārt, ka atbraucāt. Jā, paldies tev par uzņemšanu. Prieks redzēt, ka jūs... Šeit Meķos ir labi caur internetu, labāk uz vietas. Tieši tā, vai ne? Jā, bet prieks skatīties jūsu komandu. Vat jūsu komandas darbs, tas ir katram viens pulē bija rillīts, otrs tur kaut ko ķimērē, trešais to, tā kā visi zina, katrs zina. Vai es paliek? Lai gan nepaliek. Jā. Tad tu ies uz Kubas vakar, jā, pēc tam tur uz... Es īsti neesmu dejotājs, bet es te mēģinu kludīt. Skatītājs. Jā. Tā kaut kā. Davai. Paldies tev. Paldies tev, Niklaus. Nu, ir pienācis. Diemžēl tas posms, ko sauc pa galu. Ļoti milzīgs paldies Tomam par nogali. Izvilku no mājas ārā. Super, skaista vieta ir Meķi, tā kā ļoti iesaku cilvēkiem. Tā kā jā, paldies tev, Tom. Paldies, ka skatījies. Kaut kā tā. Diemžēl nedabūju uzfilmēt to braucienu. Tāpēc, ka man, tā kā es teicu, brālis aizņemšies lai kameru. Un jāpadomā, man šeit jānoliek tiesības uz ūdens beidzot un ūdens motus jāpaņem un jābrauc nākamgad ar ūdens motus. Tā kā tā. Labi, tā.